pirmais tur, kur cilvēki ir piereģistrējušies un iet caur šiem vārtiem. Kristīna, katru gadu šie vārti tev ir savādāk. Kā tev nāk tās idejas šos vārtus veidot? Tas ir spontāni vai tā ir mērķiecīga tāda vārtu kombinēšanas, plānošanas projekts? Vārti vai durvis ir tāda kā šķirtne starp reālo pasauli un brīnumu pasauli. Un tajā mirklī, ja mēs izejam caur kādiem vārtiem, mēs iekļūstam kādā citā telpā. Vārti ir viens no galvenajiem uzdevumiem laika rata apmeklētājiem un dalībniekiem. Caur šiem vārtiem ir jāienāk laika ratā un jāiziet. Kāpēc? Lai tu no ārpasaules neatnestu neko lieku, lai tu atnāktu ar labām domām un nodomiem. Savukārt tajā mirklī, kad tu ej ārā no šī pasākuma, lai tu nepaņem neko lieku sev līdzi. Ne tikai fiziskā ķermenī, bet arī domās un aizdomās. Jā, vēl es vienalga nedošu tev mieru. Kā tev rodās šo vārtu ideju? Katru gadu viņi ir unikāli jau cik gadus? Jā, šie ir pagājušā gada vārti, kas lēnu gadu pārtaps par šī gada vārtiem. Un, zini, es tev nevaru atbildēt uz šo jautājumu, kā tas notiek, jo vārti rodās paši no sevis. Atnāk augi, kas vēlās būt, atnāk simboli, kas vēlās būt. Un patiesi šie vārti parasti ir maģiski ar to, kad, lai viņi radītu noskaņu, kad mēs ienākam pilnīgi citā pasaulē.